Labrīt un labdien visiem tiem, kas mums seko Facebook tiešraidē. Labrīt un labdien visiem tiem, kas ir ieradušies šeit, Kalpaka bulvārī. Mans vārds ir Raivis Ceriņš, un šodien stundas nogrieznī mēs iesim cauri gan interesantam tematam, proti cilvēku kapitāla, informāciju tehnoloģiju nozarē un spēju investēt prasīgos darbiniekos un spējā skatīties uz priekšu arī nozarē, kurā mums šķiet, ka tā pievienotā vērtība jau ir gana augsta. Nu, ko tad tur vēl likt klāt? Šīs dienas mūsu saruna varbūt nebūs tik daudz, došu kā piemēru lauksaimniecības sektoru, bet mēs runāsim par IKT informāciju tehnoloģijas sektoru, kas Latvijā ir strauji augošs, un mēs kā sabiedrība, arī, domāju, paši nozares spēlētāji, apzinās un zina, ka var vēl augt vairāk. 2023. gads ir iezīmēts arī kā Eiropas prasmju gads, un šī ir viena lieta, ko mēs liksim šajā sarunā klāt. Mūsu šodienas ekspertu panelī piedalīsies Latvijas informāciju un komunikāciju tehnoloģiju asociācijas likta prezidente Signe Pāliņa. Signe, labrīt jums! Labrīt! Labrīt! Tāpat arī Datacom valdes loceklis Jānis Čupriks. Jāni, labrīt jums! Labrīt! ZZ Dats administrācijas un personāla vadības vadītāja Iveta Kažemak. Iveta, labrīt jums! Un arī Tilda personāla direktors Aksels Minders. Aksel, labrīt jums! Labrīt! Darbinieku zināšanas un prasmēm ir izšķiroša loma, lai uzņēmumi spētu efektīvi darboties tehnoloģijas sektorā, es teiktu, jebkurā no nozarēm. Un skaidrs, ka katram uzņēmumam ir jākļūst inovatīvākam, tāpat arī jāpalielina savu produktivitāte un konkurētspēju gan Latvijas tirgu, gan arī pasaules tirgu. Taču kvalitatīva darbspēka trūkums ir viens no būtiskākajām, es teikšu, arī Latvijas problēmām, Eiropas problēmām, jo par prātiem un par rokām cīnās visi. Ja, tā skaitā arī mūsu uzņēmēji. Arī IKT nozara, ja, arī šis ir izaicinājums, lai gan kādam varbūt šķiet, nav jau informācijas tehnoloģijā nozarē robežu kā tādu. Ja? Tas pats ZZ Dats vai kas var noliegt cilvēku no Filipīnām vai no Balijas salas vai jau kuras citas vietas un turpināt darbu. Par to arī mēs runāsim. Šodien ekspertu diskusijā laikā mēs meklēsim atbildes uz jautājumiem, kāda ir IKT nozares darbaspēka attīstība mūsdienu prasībā, kā celt šo darbinieku meistarību un vai uzņēmuma vadītāji vispār ir gatavi investēt savos darbiniekos un cik liela nozīme ir personāla vadības stratēģijām un darba devēja priekšzīmēm mudinot savu komandu mācīties. Daudz dažādi aspekti. Sākot diskusiju, es vēlētos dot vārdu Aiga Irmejai, Latvijas IT klastera vadītāji. Aiga, lūdzu, skatuvi tavā rīcībā. Un mēs labprāt uzklausītu. Jā, Aksel, paldies. Labrīt, Aiga. Sveiciens tev vārdienā tā publiski. Paldies. Jā, aplaus, dāmas un kungi. Labrīt. Par digitālajām prasmēm, par kvalifikācijas celšanu ir runāts publiskajās diskusijās daudz. Tiek runāts vēl aizvien, noteikti vēl tiks runāts ļoti daudz. Un tomēr par prasmēm augstas pievienotās vērtības nozarēs, kāda tā ir informācija un komunikāciju tehnoloģijas uzņēmumi, bieži vien liekas, ka tās prasmes ir pašsaprotama lieta. Ka uzņēmumu darbiniekiem ir jābūt gudriem, zinošiem, pieredzējušiem un prasmīgiem. Un tā tas savā ziņā arī ir, jo darbinieku prasmes zināšanas ir IT nozares uzņēmumu attīstības un pat arī izdzīvošanas jautājums. Tāpēc šodienas diskusija ir vairāk būs vērsta uz to, kā tad uzturēt, kā attīstīt IT uzņēmumu darbinieku prasmes. Un mums ir lieliskākais, zinošākais un pieredzējušākais panelis, kurš šodien diskusēs par šo jautājumu. Un es ļoti ceru arī motivēs visus mūsu klātesošos gan skatītājus apdomāt un vēl atlikušajos mēnešos līdz gada beigām, kad ir pieejams līdzfinansējums darbinieku kvalifikācijas celšanai, arī izmantot šo iespēju. Tiešām, lai ir interesanta, motivējoša un atziņām bagāta diskusija. Aiga, paldies jums. Paldies. Vēl es pasīdošu, ko Aiga Nulikā minēja. Ieintriģējoši un motivējoši, jo divos vārdos paturpinot to domu, ka šobrīd tiešām ir pieejami finanšu līdzekļi, kurus var investēt savos darbiniekos, savos programmētājos un savā komandā sumāri, lai audzētu konkurētspēju un arī produktivitāti. Uzsākot diskusijas, Cigni, sākšu ar jums.
Izglītības zinātnes ministrija ir secinājusi, ka darba tirgus Latvijā katru gadu pieprasa tūkstošiem IKT nozares absolventu un mūsdienu tehnoloģijām atbilstošus absolventus. Nav tā, ka mēs tikai saražojam kaut kādu skaitu un sakam, gatavs ir. 23. gadā darba tirgus Latvijā pieprasīs 1300 IKT absolventu. 27. gadā visticamākais šis jau trīskāršosies, šis skaitlis. Ko šī tendence nozīmē jau esošiem nozares darbiniekiem? Ko jūs sakat? Esošajiem jau. Es teiktu tā, ka, ja mēs skatāmies uz esošajiem nozares darbiniekiem, tad šis pieprasījums tirgū pēc IKT... Tas ir tavs vai mans? Šis pieprasījums pēc IKT nozares speciālistiem ir nemitīgi augošs no gadu uz gadu, un iemesls ir vienkārši. Tāpēc, ka IKT speciālisti ir nepieciešami ne tikai mūsu nozarē, bet arī jebkurai citai nozarē, jo mūsdienās nav iedomājams bizness bez tehnoloģijām, bez tehnoloģiju izmantošanas. Un līdz ar to tad mēs vērtējam, ka apmēram puse no visiem speciālistiem atnāk uz IT nozari, puse aiziet uz citām nozarēm. Un vai mēs esam konkurētspējīgi, vai mēs esam gudri un zinoši, es gribētu teikt jā. Tāpēc, ka IT nozara ir tā, kas eksportē, un neskatoties uz to, kad ir eksporta kritums Latvijas ekonomikā kā tādā, pirmā ceturkšņa dati uzrāda, ka IT nozares eksports ir audzis. Un, ja mēs domājam, ko darīt nozares cilvēkam, ko darīt nozares darbiniekam, tad es teiktu, tas, kas ir jādara, tev ir jāmācās. Jo IT nozara ir tā nozara, kurā, ja tu neapgūsti jaunākās tehnoloģijas, ja bizness, ja uzņēmums nestrādā ar šīm tehnoloģijām un nemeklē kaut ko jaunu, tad agrāk vai vēlāk šis uzņēmums būs ārā no biznesa, un ja es kā speciālists neapgūstu jaunas zināšanas un nemācos ko jaunu, tad arī agri vai vēl es būšu ārā no tirgus. Ja? Un, protams, pie tā, kad ir šis milzīgais IT speciālists deficīts, var likties, kas tad tur, ja? Bet, vienā brīdī tā problēma būs, un vai tās mūsu augstskolas spēj nodrošināt šo jauno speciālistu daudzumu? Es teiktu, ka visdrīzāk, ka nē. Jā. Es nezinu, paprocēšos, viņiem ir jāspēj nodrošināt atvērtajā Eiropas tirgu un pasaules tirgu, vismaz šajā sektorā. Vai mums viņas tad, pātagu ir jādzer, jāspēj. Viņi nav ar pātagu jādzer, un tā problēma, kas šogad ļoti, ļoti spēcīgi iezīmējās, ir tas, ka kādas zināšanas ir mūsu vidusskolu absolventiem, kad mūsu vidusskolas absolventi liela daļa nav spējīgi studēt IT. Un tas, ar ko saskarās augstskolas, es tagad nepateikšu tos ciparus par to matemātiku, bet tie matemātikas rezultāti bija dramatiski, un tā latiņa bija tie 10%, un tad, ja es nemaldos, katrs 8. vai kurš tur to, daudz bija tādi, kas to eksāmenu nenolika līdz tam atbilstošiem līmenim, ja tās zināšanas beidzot vidusskola nav. Un līdz ar to, ja viņam nav šīs, jo ko tad tā matemātika dod? Tā matemātika dod vienkārši, ka tu esi loģiski domājošs cilvēks. Ja? Un ja tev šī loģiskā domāšana nav, tādā gadījumā, kā tu vari tajā IT nozarē darboties un kā tu vari studēt. Ja? Un tas lielais izaicinājums, kas ir IT visām augstskolām, kas māca, ja? Kur ir šīs IT studijas, ir tas, kādā veidā tie, kas ir pieteikušies, lai viņi arī pabeigtu. Ja, jo tas procents, kas uzsāk studijas un kas pabeidz studijas, kas pabeidz ir ļoti mazs. Atbirums. Un ir šis atbirums, un ir tas, kad mēs kā nozare reizēm neļaujam viņiem studēt, jo mums viņus vajag. Ja? Otrais kurs aiziet praksēs, viņi tur paliek, un tad tas ir tā kā IT nozares uzņēmumu. Paldies. Bet. Jā. Vairāk IZM jautājumos neiesim, tad mums arī viņiem šī tiešraide būs jāpārsūta. Tur noderīgi fakti, par kuriem, es domāju, viņi ir informēti. Starptautiskā analītikas kompānija McKinsey jaunajā pētījumā par tehnoloģiju tendencēm Tech Trends 2023 norāda, ka pastāv liela atšķirība starp prasmēm, kas darba devēja vidū ir vispieprasītākās, un tirgū pieejamiem talantiem. Tur veidojās tāda šķēre. Kā piemērs, darba sludinājumu skaits laikā no 21. līdz 22. gadam pasaulē samazinājās par 13%, tad sludinājumu skaits tehnoloģiju jomā pieauga par 15%.
Jā, varbūt iezīmēt, vai tas nozīmē, ka pieprasījums tik tiešām ir tik augsts un esošas darbinieku zināšanas šobrīd neatbilst aktuālam darba tirgus prasībām. Ka zināšanas netiek līdz attīstībai tehnoloģijā kopumā. Es teiktu, ka tāda pilnība tur nav iespējama. Okay. Jo tehnoloģijas kā tādas definē vienu pavisam skaidru lietu. Tur ir mūžīga mainība. Un tā ir visstraujākā mainība, salīdzinot ar jebkuru citu nozari. Un, kad mēs runājam arī par universitātēm un to, cik tur tagad universitātes sagatavo jaunus speciālistus, viņas jau nesagatavo speciālistu perfekti piemērotu konkrētam uzņēmumam. Tas tā ļoti reti notiek. Ir cilvēks ar noteiktu pamatzināšanu setu, ja tā var izteikties, un tad ir uzņēmējs, kas viņu ņem darbā un turpina attīstīt. Un tad viņš dod dažādas zināšanas, dažādas prasmes, kas veido to kopumu, kas ir vajadzīgs tam konkrētajam uzņēmumam. Un savukārt, kāpēc pieaug tas sludinājumu skaits? IT cilvēku agrāk pamatā vajadzēja IT uzņēmumā. Kā Sigņa jau minēja, šodien viņi praktiski vajag jebkurā uzņēmumā, kaut kādā formā. Un, protams, ļoti daudz, kas transformējās, mainās, uzņēmējs jau paliek gudrāks, tanīs IT lēmumos jau vairāk saprot, kā viņš var ņemt gatavu pakalpojumu. Bet tas gatavais pakalpojums atkal rada vajadzību kādā citā uzņēmumā, kurš to nodrošina. Un mēs visu laiku paplašinām prasības pret IT, un tas nekur nebeigsies. Es domāju, ka vispār IT prasmes kā tādas un tehnoloģijas zināšanas būs pamata lieta, es teiktu, gandrīz jebkurā profesijā, kas ir nākotnes profesija. Tur bez tā jau vairs nav iespējams. Mēs absolūti nenormāli strādājam. Es vakar satiku atkāpē paziņu, viņš darbos tikko no Ķīnas. Mēs dzīvojam jau iepriekšējā gadsimtā. Viņš saka, kādas kredītkartes, kādas kartes plasmas, ja viss ir so QR kodiem. Saka, pilnīgi citu pasauli jau. Un tas tā bija jau 5 gadus atpakaļ. Jā, tu brauc pa ciklu, tu redzi kādu lēcienu milzīgi. Aksel, jūs domas par tieši šo pašu jautājumu? Ja mēs runājam par prasmēm un par to, ka tās nozara nosacīt IT kā nozara būtībā paplašinās, ja? Sākot no burgernīcām, beidzot tiešām IKT uzņēmumiem. Jāsaka tā, ka visi IT nozara ir zināšana ietilpīga nozara. Tas nozīmē, ka ne jau tur izšķir tie dzelži, bet tie prāti, to, kas būs tā nākotnes tehnoloģija vai kas arī viņi nebūs. Un loģiski, ka tas pieprasījums gan Latvijā, gan arī visur citur pasaulē pēc IT speciālistiem tikai un vienīgi augs. Un droši vien, ka te var arī izšķirt 2 veidi speciālisti, vismaz mums Tildē, viņi ir 2 veidi, kas ir izstrādātāji, kas izstrādā galvproduktus, un ir pētnieki, kas pēta to, kas būs tās nākotnes tehnoloģijas, ko mēs lietosim. Un tas, kas apstājās šī attīstībā, tas arī sāk atpalikt. Šobrīd kopumā ir ļoti liels bums, un visi zina, kas ir ChatGPT. Jā. Tas nospēlē arī savu lomu visā tādā pieprasījumā, tāpēc, kad... Kā tieši? Precizēt, lūdzu? Tāpēc, kad viņi jāmāk ir lietot, viņš ir jāimplementē dažādās aplikācijās, dažādos lietojumos, ar viņu ir jāstrādā. Sapratu. Jā. Līdz ar to, tas bums, protams, ir pluss, ja šobrīd pēkšņi visi runā par mākslīgo intelektu. Ja. Tas ļoti palīdz tiem, kas ar to strādā. Ja, bet cilvēkiem ir jāmāk ar viņu rīkoties, ar viņu strādāt, viņu izmantot, viņu veiksmīgi izmantot un pielietot arī sfērās, kur tas nepieciešams. Jā. Ivet, jūs kā ZZDats personalizētāja komandas vadītāji, skaidrs, ka jūs nemitīgi pieņemat jaunus komandas dalībniekus dažādos departamentos. Cik ļoti jūs redzat, ka atnāk pēc absolvēšanas un cik daudz ir jāieliek tajā jaunajā censonī, lai viņš būtu pilnvērtīgs komandas dalībnieks kādā departamentā? Praksē, padalīties praksē. Es ļoti gribētu pievienoties Signas teiktajam, ka jā, mums ir ļoti daudz jāmāca, lai viņi varētu patstāvīgi un efektīgi strādāt. Bet mazliet atgriežoties pie tiem cipariem par IT cilvēku pieprasījumu tirgu, pirms Covida bija informācijas tehnoloģija nozarē 300 sludinājumu. Covida laikā
300 reizes pieauga sludinājumu skaits. Tā spriedze ir tik milzīga. Šobrīd, protams, tas sludinājumu skaits ir mazliet mazinājies, bet jā, Covid mums parādīja, ka pilnīgi visās nozarēs būs vajadzīgi IT cilvēki, un mums viņi ir vajadzīgi. Un jā, mēs arī tos cilvēkus varam dabūt augstskolās. ZZDC izglītība ir vērtība jau 28 gadus, un mēs no paša pirmā gada ņēmam praksē otrā kursa studentus, lai izaudzinātu viņus par labiem profesionāļiem. Šobrīd ZZDC direktors ir cilvēks, kurš pirms 25 gadiem, kā otrā kursa students, ieradās ZZDC programmētāju praksē. Ko tad darīt? Mēs ņēmam otrā kursa studentus, mēs viņiem piedāvājam nepilnas slodzes darbu, lai viņi nepamet mācības, kas ir ļoti būtiska lieta, ko Signa pieminēja. Un mums darba uzdevums ir tikpat svarīgs, cik labas sekmes skolā. Un labas sekmes skolā ir galvenā prioritāte. Protams, mēs ļoti gribam, lai tiek izdarīts arī darbs. Un tādā veidā mēs ieguldam savos darbiniekos, tādā veidā mūsu darbinieki mācās caur mācīšanu, un tā mēs audzējam to kompetenci. Jā. Izcils piemērs. Atminos, pirms Covid vēl bija tāds liels plāns, kā sajūgt nozares kopā ar izglītības iestādēm. Tas no ekonomikas ministrijas nāca tāda skaista tēze, ko es atceros, ka daudz ciešāk jāsadarbojas ir izglītības sistēmai, ar praktiķiem, kas ir uzņēmēji, jāveido tie saucamais, teikšu, anglicismā hubi, kas šobrīd veidojās Pārdaugavā, ka blakus ir liela uzņēmuma, blakus ir universitāte. Signa, jūs kā Latvijas universitātes profesori, kā jūs pavērtējat mācību iestāžu lomu sagatavot speciāls darba tirgu? Vai tas, ko minēja Ivete jau, tas ir tā ķēde, kā jāstrādā ir? Tas, ko minēja formula. Tas, ko minēja Ivete, tā ir tā labā ķēde. Tā ir tā labā ķēde, ka tiešām šis students, viņš aiziet praksē uz uzņēmumu, viņš apgūst šīs praktiskās zināšanas uzņēmumā, uzņēmums viņu izglīto un uzņēmums motivē viņu pabeigt studijas, ja, un mācīties, kas ir ļoti, ļoti svarīgi un ļoti būtiski, jo nereti ir tas jautājums, un mums nozarē ir bijusi diskusijas par to, kāda zināšanas ir jādod universitātei, ja? Un mēs nevaram sagaidīt, kad universitāte iedos precīzi viena vai otra rīka zināšanas, ja? Bet universitātei ir jādod tas, lai tas jaunais cilvēks, lai viņš saprot to visu lielo bildi, lai viņš saprot to loģiku un lai viņš ir gatavs mācīties. Un man šķiet, ka ka tā ir viena no tādām ļoti lielām lietām, kad, lai cilvēki lai studenti, lai mēs visi esam gatavi visu laiku mācīties, jo, ja paskatās to statistiku par to mūža izglītību, kāda viņi ir mums Latvijā, ja? Tad īstenībā tops tur ir Skandināvija, ja? Un mūsu radītāji ir bišķi, bet zem vidējā Eiropas līmeņa, bet virs lēšiem, bet zem Igauniem, ja? Bet Skandināvijas valsts ir tās, kuras tiešām daudz, kur šī mācīšanās visu mūžu garumā ir tā kā visizplatītākā, vispopulārākā, visvairāk, es domāju, gan valsts, gan darba devēji to ir veicinājuši, ja? Un tā kā tā augstskolas loma, es teiktu, jā, tev ir jādod tas zināšanu kopums, kas ir nepieciešams šim IT speciālistam, bet tev ir jādod viņam, jāiemāca viņam tas, ka viņam būs pašam visu laiku jāmācās, un ka viņam jau studiju laikā, ka tu nedrīksti viņam visu tā kā uz paplātes pasniegt, ja? Viņam pašam ir jādara, ja? Un es domāju, mums IT nozarē ir ļoti laba sadarbība ar tām augstskolām, kas īsteno IT programmas, ja? Jo mēs esam klāt gan tad, kad šīs programmas tiek akreditētas, kad par viņām tiek domāts, kad tiek domāts par profesijas standartiem, ja? Mēs esam klāt arī noslēguma pārbaudījuma darbos, un mēs esam klāt ar dažādām stipendijām, ar dažādām atbalsta lietām augstskolās, ja? Un šī sadarbība nevar pateikt, jums tagad būs jāsadarbojas. Ja, ja nav šī vilkme no abām pusēm, tad tur nekad nekas nesanāks. Ja? Bet es teiktu, ka mums IT nozarē, protams, vienmēr var būt labāk, bet mums šī sadarbība ir un mēs kopīgi skatāmies, kā audzēt šos jauniešus, lai viņi būtu nozarē. Jā. Ļoti labi, ka tiek redzēts kopējs labums. Skaidrs, ka vienai nozare iegūstot no citas kaut kur panāks bet ja mēs ejam uz automatizāciju, digitalizāciju, kaut kur tās cilvēku rokas kļūst liekas,
un var izmantot cilvēku prātu. Absolūti negribās pelt Nodarbinātības valsts aģentūru pa dažādiem kursiem, visu pārējo. Es gribu pajautāt jums, kā nozares profesionāļiem, kur jūs redzat no tādu, nesaukšu, neizmantotais cilvēku resursus, intelektuālais resursus, kas mums ir. Labi, mums bezdarbs šobrīd 6%, tad visādi kursi, gan labāki, gan sliktāki, sākot no kompatiem, beidzot ar praktiskām lietām, kas ir jau kaut kāda datorzinības, valodas. Kur jūs redzat? Kur ir resursi mums Latvijā? Lokāli resursi. Iveta, varbūt sākam jums, tad iesim priekš. Tu pieminēji tos kompatus, bet drusciņi ar tādu sarkasmu. Demonizēju nedaudz. Nē, viss ir labi. Pasaules ekonomikas fórumā pirms dažiem gadiem bija pētījums par to, ka 40 stundu mācīšanās gadā veicina iekšējo pašmotivāciju. Un ir pilnīgi vienalga, vai cilvēks mācās to, kas viņam ir jādara ikdienā, vai viņš mācās kaut ko, kas viņam sagādā prieku. Un mēs šogad arī esam uzņēmuma mērķos ielikuši šīs 40 stundas katram darbiniekam. Viņš pats viņas drīkst uzskaitīt, un viņš tur pieskaita visu, ko viņš uzskata par mācīšanos. Cik interesanti pieeja. Jebko. Jā, var mācīt. Bet absolūti lielākā daļa ir par darbu, un tas ir ļoti ok. Bet kāpēc tas ir svarīgi, lai veicinātu to iekšēju pašmotivāciju? Un tas ir tas, ko tu jautā. Es sapratu. Paldies. Jāni, jūsu domas par to resursu, kas mums ir šeit Latvijā lokāli, cilvēku resursus? Man liekas, ka lielākais potenciāls slēpjas efektivitātē. Jo arī tur ir visādi statistikas dati. Es neesmu labākais, kurš tur varētu nosaukt precīzi ciparus, bet tanī, kā ar mazāk cilvēkiem izdarīt vairāk, ir arī lielākais efekts. Un tas arī ir tas, kas ļaus nākotnē sasniegt vairāk. Un lai to panāktu, tas potenciāls ir jāmeklē, kā tās komandas savā starpā strādā. Kas sākās ar vadības komandu, cik viņi savā starpā labi saprotas, cik viņi vispār saprotos uzņēmumu mērķus, kā viņi spēj nodot viņus tālāk. Tās arī ir prasmes. Tās arī ir jāiemāca. Tās nav tikai tehnoloģiskās zināšanas. Tas ir liels kopums un katram amatam savas būtiskās lietas. Un tamdēļ, mēs runājam par vispār uzņēmumiem kā tādiem, kur slēpjas efektivitāte, man liekas, ir tieši tādā sistēmā, vai mēs varam radīt sistēmu, kas ļauj attīstīties visiem. Ļoti labi. Tāpēc mums šajā panelī ir tāda grāna šeit sapulcināti. Aksel, īsi jūsu komentārs par lokālu resursu. Droši vien, ka to resursu var atbrīvot, un viņš atbrīvosies ienākot mākslīgajam intelektam. Es saprotu. Bet tam ir ļoti pozitīvs efekts. Minēšu vienu piemēru. Mēs, piemēram, piedāvājam klientiem veidot chatbotus vai virtuālos asistentus, kas it kā no vienas puses nozīmē, ka tie cilvēki, pieņemsim, strādā telefona centrā, lai atbild uz klientu jautājumiem. Viņiem it kā būtu jāzaudē darbs. Tāda vismaz kaut kur aizmugurē tā doma būtu. Bet tā nav tiesa, jo ļoti liela daļa no viņiem kļūst par šo botu treneriem, kas ir augstāks kvalifikācijas darbs. Tas nav vienkārši atbildēt un pēc priekšraksta dot komentārus, bet iesaistīties šī bota attīstībā, šīs tehnoloģijas attīstībā un arvien vairāk atbrīvot laiku gudrām un labām lietām. Paldies. Pieliekam klāt mūsu, un tad ejam priekš uz apmācībām. Demogrāfiskā šķēra, kas mums veidojās, mēs spiežam, ka kaut kur to resursu meklēt, ja raugās uz to, kas mums notiks, mēs tādu strauji lejā iesim. Latvijas universitātē būs diezgan grūti konkurēt arī ar kopējām universitātēm, vienkārši par studentiem. Un viņi vēl savstarpēji izvēlēsies, kur iet medicīna, IKT, jurisprudence, psiholoģija, UTT. Tas arī jārēķina taču, vai ne? Protams, jā, ja mēs skatāmies uz to, kāda ir demografiskā situācija Latvijā, tad tā situācija ir tāda, kāda ir. Man tomēr gribās pateikt to Raņa teicienu. Es viņu tad citēju, ka dzarts jau nevar palikt tukšā. Kas svēta vieta nepaliek tukša. Ja? Man šķiet, ka
Jā, protams, mums ir jādomā, kā mēs varam piesaistīt studentus, un arī augstskolas domā par to, kā mēs varam piesaistīt ārvalstu studentus, ja, kā mēs varam piesaistīt studentus no talantus, no citām valstīm, ja, un lai viņi pēc tam nevis atgrieztos savās valstīs, bet paliktu pie mums. Ja. Un man šķiet, ka tas ir viens arī no tādiem no augstskolas tādiem mērķiem, bet ja mēs runājam par to mācīšanos un par to, gribu piekrist tev par to, ka jā, ir principā ir svarīgi, ka tu mācies, ka tev ir vispār tā doma, ka tu mācies, un ir tā tendence, kas ir novērojama, kad lielajos uzņēmumos, vidējos uzņēmumos, ja, uzņēmumu īpašnieki, uzņēmumu vadītāji vairāk domā par to, par to, ka jā, šī izglītība ir vērtība. Ja. Tajos mazajos, kas ir strauji augošajos startupos, arī, tur arī šī doma ir. Ja, bet reizēm, ja tev ir kaut kāds biznes, kur ir vieta tam virtuālam asistentam vai ir vieta tai robotizācijai, un tu vispār neapstājies un nepadomā, ja, tu vienkārši būs ārā no tā biznesa agri vai vēlu. Ja? Un šīs mācības pat neatkarīgi, vai tās ir par komandas gara veidošanu, vai tās ir par tehnoloģijām, ja? Vai viņas ir par kaut ko citu. Tās mācības arī ir tas laiks, kad šie darbinieki var padomāt kaut ko citu. Var padomāt par to, kā es varu kaut ko darīt citādi, kā mans uzņēmums var darīt kaut ko citādi, ieraudzīt kaut ko pilnīgi citu. Un līdz ar to es gribētu izmantot šo iespēju aicināt ikvienu uzņēmēju domāt par to, ka tev ir jāmāca savi darbinieki. Ja? Un arī ikvienam cilvēkam domāt par to, ko es pats varu mācīties, ko es varu jaunu apgūt, ja? jo tas ir tas veids, kā panākt to efektivitāti, ja? Un kā panākt to motivāciju, lai es būtu vajadzīgs, ja, tajā tirgu. Ja? Absolūti. Paldies, Signums. Pārējām varbūt uz mācību pieeju kā tādu. Jāni, kā jūs rakstot, kā mainās veids vai pieeja, kā mācās uzņēmumu vadītāji, lai iet uz priekšu kļūt efektīvāki? Metodas. Es varbūt varu pastāstīt par to, kā tas ir mainījies pie mums. Ideāli, tas dar. Ja mēs patiņam 20 gadus atpakaļ, tad ko mācījās? Tur vajadzēja noteikti certifikātus, tehniskus certifikātus noteiktiem tehniskiem puišiem vai meitenēm, toreiz gan pārsvarā puišiem. Ja. Un tad, kur tas ir nonācis šodien? Šodien ir savādāk. Šodien skatāmies uz to, kā jūs jau minēju iepriekš, tad kas ir vispār uzņēmuma mērķi, ko mums ir jāsasniedz. Tad kā šos mērķus, lai sasniegtu, kādus cilvēku resursus mums vajag ar kādām zināšanām. To ir jāapzinās vadības komandai, precīzi vadības komandai. Katram pašam ir jāsaprot, kā viņam ir jāveido tā komanda, ko tai komandai ir jāmāk, kā ir jāstrādā kopā ar personāla cilvēkiem. Un tad ar katru individuāli ir jārunā tālāk, tad vai tu esi gatavs? Vai tu esi gatavs iet ar mums kopā uz tiem lielajiem mērķiem un būt daļai no tā uzņēmuma, kas to realizē? Un ja tas cilvēks skaidri saprot, kur viņam ir jāiet tālāk un kā viņš var palīdzēt, tad man liekas, viss ir baigi vienkārši. Vienkārši kopā ar personāla cilvēkiem, kopā ar tiešo vadītāju meklējam praktiskas lietas, ko cilvēkam ir jāiemācās, kas vēl būtiski ļoti uzmanīgi jāpievērš ir tam, kā mēs pārbaudam, vai tās ir tikai zināšanas, vai tās ir prasmes, vai tās ir praktiskas lietas, ko mēs mākam darīt. Ja? Tad pēc jebkura procesa, kad esam izgājuši noteikti mācību ciklu, ir jāmeklē piemēri, kā pārbaudīt, kā tas dzīvē strādā. Man liekas, ka tur tad arī tā sāk izdoties. Es sapratu. Par to dzīvē pārbaudīšanu, par motivāciju. Jānis atzīmē, vadība izlem to mērķi, tad nāk tālāk nākamais vadības līmenis, kas ir personāla vadība, kas ir tiešā kontaktā sasaistē ar komandām, ar departamentiem. Kā praktiski notiek šis darbs? Vai kā viņš ir mainījies, lai iedotu to redzējumu kopējo komandām? Šobrīd es domāju, ka ja mēs runājam par uzņēmējiem, es pilnīgi piekrītu, Jānim, vispirms ir mērķi, ir jāsaprot, kur mēs ejam, kas ir nepieciešams, lai tas kuģis kustētos uz priekšu, kādas kompetences ir vajadzīgas. Bet otrs aspekts ir tas, ka šobrīd vairāk runā par tādu mācību kultūru uzņēmumā, ka tas ir tas, kas mums ir jāveicina. Man prieks dzirdēt par 40 stundām, kā jūs to risināt.
tas dod to signālu cilvēkiem, ka tā ir vērtība. Tā ir vērtība mācīties, apgūt jaunas lietas. Kā mēs to darām? Es negribu viņu saukt gluži par Tildes akadēmiju, tas tā varbūt ir drusku pārspīlēti, bet katru otro nedēļu strādātājiem ir savs pulciņš, kurā viņi apmainās ar to, kas ir jaunākais, ko viņi ir atraduši, ko viņi ir iemācījušies, kas ir sagādājis problēmas, risina viņas. Tieši tāpat arī pētniekiem ir katru pastarpināto otru nedēļu, kur var piedalīties pilnīgi visi. Es arī pāris reizes bijis, neko nesapratu. Bet ir interesanti. Laiks mācīties. Jā, bet tas rada to vilkmi un to, kad tas ir svarīgi. Ir svarīgi mācīties, ir svarīgi apgūt jaunas lietas. Un man liekas, ka tad, ja ir tāda kultūra, tad, kā Jāni jūs teicāt, tad tas ir viegli. Kultūra ir svarīga lieta. Pamats. Ivet, kā jūs šo kultūru ZZ-datā veidojat? Vai kā ir mainījusies šī veidošana kultūras? Aizbrauc uz Davos, saklausās skaistas lietas, atbrauc tagad Davosā stāstīja šādi, es tagad tā kā trivializēju. Jā. Mēģināsim darīt. Tad viens pie blakus galdiņa saka, es jau iereģistrēju pirmās stundas, un otrs saka, man vēl nav ko. Un arī dalīšanās pieredzē arī ir mācīšanās, ko mēs varam uzskaitīt. Un tas darbojas. Mācīšanās rada mācīšanos. Kaut kā tāds labi notiek. Te ir tagad otra tā monētas puse. Labi, ir skaisti plāni, mērķi ir uzlikti, ir izcili personāla vadītāji, bet neveidojas sazoba ar komandu. Viņi neizprot to, kāpēc. Ko tādos gadījumos dara? Jo noteikti nevienmēr viss tik gludi un skaisti. Ir uzzīmēts mērķis, tagad mums ir jāiegūst prasmes, tādas zināšanas, bet komanda, ideāls teiciens, viņi neapēd vienkārši to. Viņi nav sapratuši, nav saituši. 100 punkti jums arī bijis jūsu praksē šādas lietas. Kas ir tādos gadījumos? Protams, ka tāda piemēra ir. Un tur ir vairākas lietas, dimensijas, caur kurām ir jāskatās. Pirmkārt, var mērīt no darbiniekiem zem konkrēta vadītāja, kā viņi vispār izprot, kas ir jāsasniedz un kāpēc. Kāpēc viņiem tas ir vajadzīgs viņiem kā komandai. Ja tur ir pareizas atbildes, ko vismaz viņi saka, jā, es saprotu mērķis, tad mēs varam iet tālāk jau pie individu un skatīties, kāpēc viņam neizdodas. Ko tad viņš nav nopircis tajā idejā? Kāpēc viņš nemācās vai kāpēc viņam neizdodas mācīties? Ja? Un tad, kā jau dzīvē, realitāte ir tāda, ka ne visiem viss ir paredzēts. Tad mēs varam meklēt arī citus pienākumus vai citus izaicinājumus. Mūsdienās ir reti, kad kādu laiž vaļā meklē, kā pareizi izmantot. Jā. Rotācija, jā. Izaugsme, pozitīvā gaismā. Bet tas ir labi, jo dziļāk mēs izprotam to katru individu, jo īstenībā vairāk mēs varam no viņa panākt. Jo katrs cilvēks ir vērtīgs, jautājums tikai kur tieši. Jā, bet es domāju, viss sākās ar to vidējo vadības līmeni. Tad vai mērķi pareizi ir nodot uz leju? Jo komanda nepērk tad, ja tie mērķi nav nodot uz leju. Viņiem nav tas angliskais bains. Ja? Jā, bains. Negribēju teikt vārdu, jā. Paldies. Iedodiet šo te. Vēl ir, mēs citreiz arī saviem darbiniekiem jautājam, ja ierosinājums par mācīšanos nāk no viņiem, vai arī veidojot uzņēmumu mērķus, mēs arī runājam ar darbiniekiem, un ja ierosinājums ir nācis no viņiem, tad ir daudz vieglāk realizēt tos mērķus un arī mācīšanās mērķus tādā veidā. Bet vēl par mācīšanās pieprasījumu, ko tad mācīties? Viens ir, kad ir uzņēmuma mērķi, jā, ir kaut kādi uzstādījumi, kas ir jāizdara, bet otrā lieta, kas atkal nāk no pašiem darbiniekiem, mums vajag tādas zināšanas. Un tad mēs viņus sadzirdam, Likta un BDA arī ir ļoti dzirdīgi, un tā mēs tiekam uz priekšu un dabūnam kaut kādus kursus, kas viņiem ir nepieciešami, vai dabūnam speciāli izveido apmācību programmu, kas viņiem ir nepieciešams. Un diezgan ātri to var izdarīt. Kolosāli. Šis bija vēl viens aspekts, kam es nepieskāros, ka tā iniciatīva nāk no lejasdaļas, no piramīdas apakšas, un tad viņi virzās uz augšu. Jādājums, vai apmierina to pieprasījumu. Aksel, īsti jūsu komentārs. Jā, vēl varbūt tāda aizmirsta metode ir kā mentorings, kas palīdz to varbūt vienkārši nepieminēt. Jā. Kas jebkuram jaunam darbiniekam, kurš atnāk pie mums, skaidrs, ka viņš atnāk no skolas soli.
vai universitātes soli, viņam ir nepieciešams attīstīties. Un tā, vismaz man tā iekšēji sajūta, un es ar mūsu kolēģiem runājot, ka tas, ka viņiem ir piestiprināts mentors, kurš ir vecākais kolēģis, kurš var palīdzēt atrast to pareizo ceļu, nevienmēr pateikt priekšā. Bet atrast to ceļu, kā to darīt un kā to problēmu vispār izcināt, kā viņai pieiet. Man liekas, ka tas, vismaz mūsu praksē, tas ļoti palīdz. Jā. Paldies. Ja. Un mācīšanās notiek abās pusēs. Gan tas, kurš mācās, gan tas, kurš mentorē, viņam arī ir nozīmīga izaugsme. Daudz iegūmu mentorēšanā. Paldies. Signe, iedodiet atkal no akadēmiskās puses. Kā jūs mainat iekšēji formu stratēģiju? Kā mācīt pēc pieprasījuma, pēc jūs, ko piedāvājat, kas ir Eiropas trendi, kas ir megatrendi globāli? Pastāstiet par to. Ja, bet pirms tam es gribētu to, ko Aksels minēja par to kolēģi. Ja? Tad, kad es uzsāku studijas Latvijas universitātē, kas bija tādu krietnu laiku atpakaļ, datorikas fakultātē, toreiz tā bija fizikas un matemātikas fakultāte, pirmajā dienā mums teica, mēs visi esam kolēģi un mēs visi būsim kolēģi. Mēs esam vecākie kolēģi, jūs esat jaunākie kolēģi. Un man šķiet, ka šī ir viena tāda lieta, kas ir ļoti svarīga, šī te koleģialitāte, šis mentorings, ja, gan uzņēmumā, gan arī augstskolā, lai tev ir tā sajūta, ka tu vari iet un prasīt, un tu dabūsi to atbalstu, dabūsi to plecu. Ja? Man šķiet, ka tā ir viena tāda ļoti svarīga lieta un ļoti svarīga kultūra, kura ne visur varbūt ir, ne visās augstskolās, ne visās augstskolas studiju programmās, bet es gribētu teikt, ka IT nozarē mums šī kultūra ir. Ja? Un, tas ir tā ir tāda viena tiešām liela vērtība. Par to, kādas ir tie trendi un kā tas viss ir. Kā transformējās tas, ko māca universitātes studentiem? Tas, kas notiek pasaulē, un tas, kas aizvien vairāk, bet kas ļoti grūti ienāk Latvijā, tāpēc, kad mums ir normatīvie akti, kas regulē, kā visam studiju procesam ir jābūt. Ja? Aizvien vairāk ir šī starpdisciplinaritāte. Kad es mācos, es studēju, man ir tā kā, es latviski nepateikšu, bet major and minor, ja? Kad man ir viena joma, ko es studēju, un pēc tam es piestudēju klāt kaut ko citu, ja? un kad ir tāda lielāka šī fleksibilitāte, šī brīvība, ja? Un tieši šī starpdisciplinaritāte, jo faktiski kaut kas jauns rodas tur, kur satiekas vairāk zināšanu jomas. Ja? Mēs tagad runājam par ChatGPT, mēs runājam par mākslīgo intelektu, mēs runājam par lielajiem valodu modeļiem, ja? Kur faktiski, tur ir gan šī, tev ir jāzina tā valoda, tev ir jāzina, kāda ir tā valoda, tev ir jāzina tā matemātika, tā statistika, kas tur ir visur apakšā, ja neironu tīkli, viss, kur reizēm tev bail varbūt kādam metas no tiem vārdiem, ja? Bet to visu var saprast, un to visu vajag izprast, un man liekas, ka tas, uz ko arī mums augstākā izglītībā ir aizvien vairāk jātiecās, tā ir šī starpdisciplinaritāte, ja? Kad aizvien, kad vairāk to ir kopā. Un tas, par ko man ir patiesi prieks, ka gan Stradiņu universitāte, gan Tehniskā universitāte, gan arī Latvijas universitāte veido šos kampusus Pārdaugavā, kur visi ir kopā. Un tanī brīdī, kad ir kopā, tu vairāk satiecies, un tu vairāk satiecies pie kafijas tases vai vienkārši starpbrīdī, un tev dabīgi veidojas šī sadarbības kultūra. Ja? Tieši tā. Pirmās pajautas priekšu, Aksa Tilde ir piedalījusies Eiropas Savienības līdzfinansētās apmācībās savu darbinieku profesionālas kompetenci celšanai. Kā jūs mudinājāt pieteikties, kas jūs mudināja kā uzņēmumu pieteikties, un kā darbinieki novērtēja to sniegto iespēju, un ko viņi iegūma? Tagad var nolikt strīpu, apakšā sausais atlikums. Saka vienkārši tautā. Viņi, protams, bija priecīgi. Nē, protams. Labi, viena lieta, ko cilvēki iegūst, ir zināšanas. Bet tas ir loģiski, ka tu ej uz kādiem kursiem vai mēģini iegūt, tas tā ir. No otras puses mēs varam paskatīties, kā uzņēmums un kā darbinieks, viņš jūtas daudz novērtētāks, viņam tiek pievērsta uzmanība, viņa motivācija paaugstinās. Es pieļauju, ka viņi mums lojālāki.
un arī viņi paši iegūst zināšanas, kuras ļauj viņiem būt bagātākiem, fleksiblākiem, jo tur, kur ir šīs zināšanas, bez tām nav iespējama arī uzņēmuma fleksibilitāte. Un šobrīd uzņēmumiem ir ļoti strauji jāmainās un jāiet līdzi laikam. Un, ja šīs zināšanas pēc tam tiek nostiprinātas praksē, vispār izcili. Jā. To parāda praksa. Bet, Aksel, tā metode, šī ir, jūsuprāt, efektīvākā metode, kā pilnveidot un investēt savos darbiniekos, savā komandā? Kādas vēl metodas varbūt tie, kas skatās, lai zina? Droši vien man jāatsaucās uz to, ko es teicu, tad sāksim ar to, ka ir jābūt šai mācību kultūrai. Jā, punkts viens. Punkts viens. Droši vien piekritīšu Jānim, ir jābūt spēcīgam vidējam vadības līmenim, kur ir vistiešāk saskarē ar saviem cilvēkiem un redz, kas ir tās zināšanas. Jo vispirms ir jāsaprot, ko tad mums vajag. Saskaņojot tos ar uzņēmumu mērķiem un uzdevumiem un citām lietām. Un trešais tā ir tas, ko dod, teiksim, šī programma, tā ir iespēja mācīties, un uzņēmumam otra lieta, un nemaz svarīga, iespēja arī šo naudu ietaupīt, jo tas līdzfinansējums ir ļoti nopietnis, tas ir 70% līdz, protams. Cik vispār parasti šādas apmācības, jautājums, cik viņas ir skaitlisks, cik viņas uzņēmumam izmaksātu bez šādiem līdzfinansējumiem? Un vai uzņēmumi vispār to dara par saviem līdzekļiem regulāri? Par divām trešdaļām vairāk. Tas ir skaidrs, bet tie kursi, tas ir tie 100 000, tie 10 000. Par kādu mērogu mēs runājam? Ietaupījums ziņā vai izmaksu ziņā? Izmaksu ziņā. Tie būtu... Es teiktu, tā ir investīcija, nevis izmaksas. Protams, jā, tā ir investīcija, tā nebūs izmaksas, jā. Bet tas ietaupījums, gan izmaksas ir 10 000, gan ietaupījums, protams. Man liekas, mēs tieši pirms tam runājām, jums vairāki 10 000 bija tas gan izmaksas, gan attiecīgi 2 reizes vairāk ietaupījums. Jūs varbūt savu komentāru par tām metodēm. Tieši gatavojoties uz šo diskusiju, mēs rēķinājām 35 000. Mēs šobrīd esam iztērējuši. Investējuši. Esam investējuši. Jā, pareizi. Tā ir. Jā, vēl ir 4 mēneši. Mēs noteikti izmantosim to iespēju mācīties vairāk. Turklāt tas mūsu mērķis mums ļoti palīdz, veicina šo. Kāds bija jautājums? Par metodēm. Tas pats, kas Aksel. Par metodēm. Tā pieejas formas. Es atkal gribētu teikt, tomēr tas pieprasījums no darbiniekiem. Viņš dabū darba uzdevumu jaunu, tādu, kas viņam nav nekad bijis. Viņam vajag kaut ko mazliet piemācīties. Protams, ir online kursi, bet klātienes mācīšanās vai dalīšanās pieredzē vai workshopi nespēja aizstāt to. Un tāpēc mēs izmantojam arī šos kursus. Tātad viņš dabū darba uzdevumu, lai mācītos, un tad viņš kaut ko izmācās, un tad prasa darba uzdevumu, lai to, ko viņš ir mācījies, varētu realizēt ikdienā. Jāni, no jau esošajām mācībām, kas jums ir bijuši jūsu uzņēmuma ietvaros, kā jūs pēc tam mērat rezultātus? Jo šaubām šī investīcija, viņa tiek darīta ar mērķi nopelnīt vairāk, būt efektīvākiem. Kā tiek mērīts? Jo viss ir izmērāms būtībā biznesa, lielos vilcienos. Kā jūs mērat praksē? Ļoti daudz dažādu aspektu. Pirmais, mēs apstāmies, kā uzņēmumam ir. Aug, neaug. Kopējā bilance. Tas ir ļoti tieši pakārtots. Efektivitātei, darbinieku kompetencei, komandas kompetencei. Otra lieta, cik strauji mēs attīstamies un radam kaut ko jaunu. Ļoti tieši pakārtots atkal kompetencēm, spējām sadarboties komandā, spējām iedzīvināt jaunas lietas, kuras iepriekš nav bijušas. Trešais, jau tāds ļoti vienkāršs mehānisms, kas pieļauj, kad ir lielākā daļā uzņēmuma ir gada pārunas, ir mērķi, par ko vienojās ar darbinieku, kas ir viņa izaugsmes ceļš, ko viņš sasniegs, un tad skatāmies, kā viņam ir gājis. Un tas ir regulārs process, tas nav vienreiz gadā. Vienreiz gadā mēs saliekam plānu, un tad darbs ar tiešo vadītāju skatīties līdz, kā viņam iet, kur piepalīdzēt, ko pielikt vēl klāt, vai ko mainīt. Jo tā mainība ir interesanta lieta, kā es minēju iepriekš. Nav nekur tik mainīga kā IT nozarē. Varbūt tā, kad aktualitāte nomainās dēļ ChatGPT un līdzīgiem mehānismiem, tur 3 mēnešu laikā pa 180 grādiem, un viss. Un tad ir jāpieņem strauju lēmumu.
Un tad nākamā lieta, ko mēs varam skatīties, kā reaģē vadības komanda. Vai tā ir panika vai okay, tas ir izmaiņas? Nu, okay, tad ko mēs ar to darām tagad? Cik mēs veselīgi, mierīgi varam savākt komandu kopā, runāt par to, atrast risinājumus, kā mēs tagad iesim tālāk, ko mēs izmainīsim savos procesos. Bet es stāstu dažādas piemērus. Svarīgākais visu laiku ir mērīt rezultātu, vai tas, ko mēs darījām, ir jēga tam, un vai tas, ko mēs mācījāmies, nav tikai par to, kad noklausījos, bet par to, kā praktiski pielietoju. Un tikko iemācāmies šito darīt, tā baigi sāk mainīties lietas. Un bez praktiskā pielietojuma vēl var mērīt acu spīdumu. Jo es kā vienmēr saku, mācības nav gluži tikai tas, ko tu iemācies. Tas ir tas, kā tevi iedvesmo, cik tu esi iedvesmots darīt kaut ko jaunu, pamēģināt, riskēt, darīt vairāk. Tāpēc acu spīdumu arī var mērīt. Paldies. Vēl es gribētu papildināt. Vēl viens mērīšanas instruments varētu būt darbinieku mainība. Tātad uzņēmumā, kurā visu laiku ir iespēja augt, mācīties, ir mazāka mainība nekā uzņēmumā, kur tā nav. Kas man ļauj šo secinājumu teikt? Jo darba intervijās, ja prasa cilvēkam, kādēļ tu gribi mainīt darbu, tad top 1 atbilde ir manā darbā ir iestājusies stagnācija, man nav iespēja mācīties, es gribu mācīties jaunas lietas. Un šis arī uzņēmumiem ļoti palīdz noturēt darbiniekus tā mācīšanās. Šeit pilnīgi grib piekrist. Tas ir fantastisks piemērs tieši tanīs intervijās. Man nav kur augt. Viena atbilde, tur, vienā kur teikumā. esmu, nav kur augt. Jā. Viss ir skaidrs. Šo sauc par atbildes $1,000,000 jautājumu. Paldies jums. Var vēl piebilst, ka to liecina pētījumi. Parasti šis jautājums parādās 2 gadus nostrādājot konkrētajā pozīcijā. Tanī brīdī iestājas jautājums, kur man augt. 2 gadi Padomājiet par saviem darbiniekiem, kur pie jums strādā tanī pozīcijā 2 un vairāk gadus, viņi ir riska grupā. Es iemetīšu vēl vienu lietu. Neapšaubām, ir projekti, kuri sanāk, ir projekti, kuri sanāk vidēji, un ir projekti, kas nesanāk. Nav sasniegts vēlamais vai izvirzītais mērķis. Un tad ir tas saucamais emocionālais kritums, vai ir jāpieceļās, lai saprastu, šo nolikam šo malā, ejam uz priekšu. Kā praksē jūs esat tikuši tālāk šīm te mazajām bedrēm tādām? Kur vienkārši nav sanācis. Mēs esam investējuši, izrādās beigās tomēr iztērējuši, ir jākāp tālāk, jāiedod nākamam atvērts darbiniekam, kā šoreiz mēs tomēr to projektu vai nevinējam, vai kā, ejam uz priekšu. Praksē, kā jūs ar tiem mazajiem angļu gapi saucam, es atvainoju, bedres, jā? Jā, protams, var paņemt savu pelnus, jā, pakaisīt, bet, tam fokusam, vismaz, kā mēs to darām, mēs mēģinām atbildēt uz jautājumu, ko mēs no tā esam mācījušies. Kas ir tas, ko mēs varam iemācīties, kas ir bijis kaut kas, ko mēs neesam, mūsu pieņēmumi bijuši nepareizi, aprēķini bijuši nepareizi, metodas varbūt nav bijušas īstās. Kas ir tas, ko mēs iemācāmies un ko mēs vairs neatkārtojam? Jā. Paldies. Ivet, jūsu pieredze? Viss ir sanācis vienmēr. Nē, tas Jānis jau minēja un Aksels tāpat, ko mēs varam no šitā mācīties, lai otrais mēs tajā bedrē neiekāptu. Tas ir arī tas mūsu ieguvums. Paldies. Virzoties uz priekšu par apmācībām, neapšaubām, tās formas, kā arī valsts palīdz ar Eiropas Savienības mērogā, viņas ir daudz un dažādas. Tieši vakar, kā reiz man bija saruna ar ekonomikas ministra, šī brīža padomniece inovāciju jautājumos Ievas Saviņas kundzi, un viņi arī minēja par programmu, kas ir eksportējušiem uzņēmējiem, 200 miljoni šobrīd ir pieejami, lai piesakās, tas ir gan tehnoloģijām un tā tālāk. Un tad jautājums tāds, sabiedrība arī ir jāraisa izpratne, kāpēc, lai mēs ieguldītu privātajos komersantos, kaut kādos tur eksportētā, kāds ir kopējais valsts labums, Eiropas Savienības labums, veicot šādu te investīciju privātos komersantos. Tad tīsi skaidrojumu. Es domāju, ka pirmkārt, ja mēs domājam tādā Eiropas mērogā, es domāju, ka domājam Eiropas mērogā. Ja mēs domājam Eiropas mērogā, tad vienmēr ir bijis svarīgi, lai Eiropa būtu konkurētspējīga ar Ameriku, lai Eiropa būtu konkurētspējīga ar Ķīnu. Un
galvenais resurs mūsdienās, kas ir jebkurai valstī, jebkuram uzņēmumam, tie ir mūsu cilvēki. Un ja mēs neinvestējam savos cilvēkos, ja mēs neattīstam savus cilvēkus, tad mēs nevaram attīstīt savu ekonomiku. Ja? Un ja mēs gribam attīstīt valsts ekonomiku, mums ir jāinvestē cilvēkos. Ja? Un ja mēs skatāmies, konkrēta grupa eksportspējīgie uzņēmumi, ja? Tie uzņēmumi, kas iet eksportā, tad tie ir tie uzņēmumi, kuri jau to ir darījuši, kuri zina, kā iziet šajā eksportā, tas, ko viņi piedāvā, vai tās ir preces, vai tie ir pakalpojumi, viņi ir konkurētspējīgi pasaulē, un lai tu noturētu to konkurētspēju pasaulē, ja, tev ir nemitīgi jāmainās, jo atnāk tāds ChatGPT, mēs nezinām, kas būs tā nākamā tehnoloģija, kas atnāks, kas atkal visu sagriezīs, kā Jānis teica, pa 180 grādiem, ja, un tev ir jābūt tam gatavam. Un ja tu neinvestē savos cilvēkos, ja tu neinvestē savus valsts cilvēkos, tad nekas šeit nebūs. Ja? Un man šķiet, ka varbūt mums tādā... Es nedomāju, ka kādam ir šausmīgs mīlis par to, ka tiem tur ir tās iespējas, un tiem citiem nav. Ja? Jo pēc būtības iespējas ir visiem. Ja? Tikai jautājums ir, vai mēs tās iespējas izmantojam. Un man šķiet, ka tā ir viena ļoti būtiska lieta, lai mēs gribētu tās iespējas izmantot, un lai mums tās acis spīdētu visiem. Ja? Gan tiem uzņēmumu vadītājiem, gan tiem darbiniekiem mums spīd tās acis no tā, ka mēs kaut ko dabūnam jaunu. Kāds ja? ir jūsu profesionālais novērojums? Vai summāri mēs Latvijā gribam izmantot šīs iespējas? Sagaidu godīgi atbildi. Kā jūs varat nozarē? Šeit ir izcēlēs spēlētāji, mēs ņemam labos piemērus, lai ar mērķi iedvesmot. Ja? Es domāju, ka tās iespējas ir lielākas kā tas, kā mēs viņus izmantojam. Un mums arī šajā programmā ir joprojām pieejami līdz gada beigām līdzekļi. Ja? Tie ir vairāk kā 200,000, tie ir vairāki 10 uzņēmumi, kuri šīs iespējas var izmantot. Ja? Un lūdzu, nākat uz IT klāsteru, nākat uz liktu, mums ir daudz un dažādas apmācību iespējas, ja, kas ir Eiropas līdzfinansētas, ir daudzas lietas, kas ir vispār bez maksas pieejamas. Ja. Vispār nav nekad par savu naudu jāieliek. Jo kur ir, teiksim, dažādi filantropijas projekti, ja, kur tā galvenā lieta ir tiešām tā vēlme, lai uzņēmumā ir šī mācīšanās kultūra un lai tas cilvēks, lai viņam ir šī vēlme mācīties, jo šīs iespējas, es gribētu teikt, ir lielākas kā tas, kā mēs to visu izmantojam. Un tas, kas man patika no pandēmijas, ja, un tā mācība, kas bija tā kā labā no tās pandēmijas, ja, ka līdz tam šādas attālinātas mācības, viņas bija pasaulē, viņas bija visur pieejamas, un starptautiskās kompānijas to ļoti izmantoja, bet mēs kaut kā nereti tāda neusticība skatījāmies. Ja? Tad faktiski šīs mācību iespējas, ka tu mācies jebkad, jebkurā laikā, jebkurā vietā, un tu vari ļoti daudz ko plašu mācīties, ja tās iespējas ir, tā kā vienkārši vajag izmantot. Paldies. Politikā mēs šodien daudz nelīdīsim, absolūti. Liels paldies jums par šo atbildi, par to iedvesmojumu, par to vēsti, ka ir, nāciet, interesējieties un dariet. Par rīcību politikām. Es varbūt arī par nozares profesionāļiem, flagmaņiem gribēju pajautāt, kas jūsuprāt būtu tās rīcību politikas, lai vēl vairāk motivētu uzņēmumus iesaistīties un vienkārši, lai radītu auglīgu augsni, lai būtu šīs investīcijas darba spēkā. Ko jūs sakat, kas iztrūkst vai kas jautājums ir caur prizmu par to, kā izmantot tos projektus. Jā, tieši tā, jo resursi ir. Viņi tiek izlaisti, kaut kas pazib, kāds kaut kur zina to, kāds kaut kur nezina. Tāpēc arī šodien mums šīs panelis ir, lai pastāstītu, parādītu, iedotu piemērus. Es domāju, ka pirmkārt jāapzinās, ka, ja mēs izmantojam kaut kādu programmu, tad tur ir daudz spēlētāju. Tas jau nav tikai uzņēmums. Tas ir, vispirms ir uzņēmums, tad ir kāda asociācija, organizācija, kas nodrošina sadarbību ar šo uzņēmumu, tad ir valsts institūcijas, kas reglamentē, kā šai sadarbībai ir jānotiek, cik viņa ir vienkārša, un cik ir skaidra un saprotama. Un man liekas, ka tas galvenais izaicinājums, kā celt efektivitāti, ir pierādīt tam uzņēmējiem, kad dalība programmā nenozīmē vēl 5 darbiniekus štatā, lai varētu viņu apkalpot. Apkalpot pēc tam. Jā, to visu procesu.
Un jo mēs vairāk skaidrs piemērs par šo dosim un spēsim no visām pusēm strādāt pie tā, lai ir vienkāršāk un skaidrāk, jo, man liekas, arī daudz efektīvāk notiks tas apmācību process un uzņēmēji izmantos savas iespējas. Jo kaut kā, tik cik es dzirdu, bailes ir no birokrātijas. Precīzi. Ļoti labi jūs aizskāt šo, man bija atzīmēts, apmēram, kad Akselam vai Ivetē ir jāņem mazāk savus atvaļinājumus, lai apkalpot šo te birokrātiju, kas ir radusies tā iemesla dēļ, ka ZZ Dats vai Tilda ir izmantojuši kaut kādas apmācības. Pastāstiet par šo. Un kas būtu jāmāk? Tā ir pilnīgi taisnība. Klāsters un likdari ir brīnišķīgi darbi un ļoti lielu daļu ir jau paņēmuši uz sevi, bet, protams, ka mēs saskaramies un redzam, ka tā birokrātija patērē ļoti daudz laika. Ja ir jāizdala atsevišķi projektu vadītājs, kurš tikai strādā ar Eiropas projektiem vai Eiropas līdzfinansētām lietām, tas ir dārgi. Tas nav vērts tādā izpratnē. Nē, tā gan es neteikšu, bet tas ir dārgi. Bet tas, ko gan varētu darīt, šo birokrātiju mazināt un padarīt viņu saprātīgu, un nevis noslogojot uzņēmējus un uzņēmējiem liekot pieņemt papildus cilvēkus, bet padarīt tiešām vienkāršu un pieejam. Jo tā nauda patiešām ir. Paldies. Signe, iedod lūdzu par šo stāstu. Jā, jo tiešām tā birokrātija tiešām reizēm ir drausmīga, un tā otra vēl drausmīgā lieta ir tā, ka ir tāda tā kā no valsts puses neusticēšanās tiem uzņēmējiem. Ja? Mēs cenšamies, mēs visu laiku, gan klāsteris, gan likte, mēs visu laiku mēģinam iet uz sarunām un runāt par to, ka atvieglojam kaut ko, un mēs no savas puses mēģinam darīt visu, lai atvieglot uzņēmējiem, ja? Jo tiešām tas dokumenta apjoms, kas tev ir jādod, kur liela daļa no tās informācijas valstī pašai jau ir, ja? Bet ir vieglāk paprasīt uzņēmumam, nekā paskatīties, nekā paprasīt citai institūcijai, teiksim, piekļuvušiem datiem, ja? Man šķiet, ka tiešām, ja mēs gribam, lai efektīvāk viss šīs lietas notikt, mums ir jāskatās, kādā veidā mēs varam mazināt šo birokrātiju. Un otra lieta arī ir vēl tā, ka mēs valstī izceļamies ar to, ka mēs šausmīgi ilgi pieņemam lēmumus. Mums ir kaut kāda programma, tāpat inovāciju centru programma, ja, kur mēs ilgi gaidām. Un tad vienā brīdī tā programma sākās, un tad tev žik, viss ir ātri jāizdara. Ja? Bet tā gaidīšana un tā neskaidrība ir bijusi tik ilga, ka tu beigās atņem to laiku. Un otrs lieta, ka brīžiem ir tā sajūta, kad vai tas efektīvais eiro, kas tiek ieguldīts, nav mazāks, ja? Kā tā birokrātija, kas ir, lai iesniegtos papīrus, lai pēc tam tevi nāk pārbaudīt un visu, ko darīt. Ja? Kad, man liekas, ka tā birokrātija un tā neusticēšanās, tā ir lieta, par ko mums visiem kā sabiedrībai būtu jāmēģina tā kā kopīgi cīnīties pretī. Patiesībā jau tā neusticēšanās rada to birokrātiju. Kārtībai, protams, ir jābūt, un tā ir absolūta taisnība. Bet birokrātija parasti sarežģījās tad, ja tas uzticības līmenis ir zemes. Un, manuprāt, IKT nozara ir tā, kurā tam uzticības līmenim būtu jābūt augstākam. Pilnīgi noteikti. Ar skatu nākotnē. Būs jauni premjeri, viņi arī savās vienā no runām teiks, ka viņas viens no mērķiem būs birokrātijas mazināšana, ja? lai sanāk, mēs turam īkšķus absolūti un vēlam veiksmi. Par nākotnes mācībām tieši IKT nozarē, kas būs jūsuprāt tas virziens, kur reiz te būs kaut mikrokursus, tās būs lielas apmācības, tā būs vēl tiešāka integrācija kopā ar akadēmisko vidi? Izņemot kādus trendus, ko jūs jau redzat, kas būs likumsakarīgus priekš mums? Es domāju, ka tie trendi, es domāju, ka tas laiks, kad ir populāras ilgas, garas mācības, ka tas laiks ir pagājis. Ja? Bet, kad tev ir tādu mikromācību komplekti, ja? kuriem tu izēj cauri un tu tādus ķieģelīšus pako vienu pēc otras. Ja? Un daudz kur pasaulē arī ir šī iespēja, ka tu arī to augstāko izglītību tu šādā veidā var iegūt, ja, ka tu izēj kādus noteiktus kursus, daļu tu vari iziet attālināt, daļai tev ir jābūt klātienē, ja, lielajās pasaules augstskolās tā tendence ir, un es domāju, ka man šķiet, ka tā ir viena no tām tendencēm,
Un tā otra tendence, man liekas, kas ir uz neatgriešanos ienākusi, ka tās ir arī, mums ir ļoti nepieciešams klātienes un komunikācija un klātienes mācības, bet šīs attālinātās mācības, ja, gan sinhronas, gan asinhronas, viņas, es domāju, ir ienākušas uz pilnīgu palikšanu. Paldies. Jāni, jūsu skatījums uz to, kā mēs visi mācīsimies? Varbūt precīzāko pa IKT sektoru. Ja, man liekas, IKT sektorā tas, kas ir tehnoloģiskā puse, kad ir noteikts tehnoloģiskas zināšanas, viņas kļūs arvien skaidrāks, arvien precīzāks un arvien vieglāk izmērāmas. Ir, nav, iemācījies, neiemācījies, prot pielietot, neprot pielietot. Tas, kas ir izaicinājums, kur, manuprāt, nav tik izteikts skaidrības un tik vienot saprotamas lietas, ir kā cilvēki komunicē savā starpā, kā komandā panākt rezultātu. Nevis katram tam speciālistam individam. Un kā tās komandas mērogot, vēl saprotot to izaicinājumu, kad šodien ir dažādas paudzes, izvēlēties nevaram. Ir jāprot arī strādāt ar cilvēku, kurš ir jau pensijas vecumā, bet viņš grib būt aktīvs. Un viņam ir jāvar to, kas ir otrā kursa students, kas nāk tur uz tām nepilnajām slodzēm. Un tad vēl vadītājiem ir jātiek ar viņiem galā kopā, lai veidojās kopējs rezultāts. Ja? Un tur ir ļoti daudz komunikācija, es pat teiktu, psiholoģija kaut kādā mērā, tādas netik tieši tveramas lietas. Un man liekas, ka tas ir tas interesantākais attīstības posms, kā kurš tās zināšanas iedzīvinās nākotnē. Paldies. Mēs pat aizgājām no zināšanu apgūšanas IKT sektorā, bet aizgājām uz dažādu paudžu salikšanu kopā vienā komandā. Man patika, ka tie brīdī, kad minēju šos piemērus, Iveta Maksals ar ironiski smaidīja piekrītot. Kuriozāka situācija ir tad, kad jūs minējat piemēru par to, kad vecāks kolēģis vada jaunāk, kurš jau varbūt tas vecākais ir pensijā, bet ir arī otrādāk, kur tas jaunākajam ir jāvada tas vecākais kolēģis. Tad ir vēl kuriozāka situācija. Bet tas ir slikti. Galvenais rezultāts. Tas nav ne labi, ne slikti. Vienkārši tas ir kaut kas, ar ko ir jārēķinās. Un, nezinu, man jau liekas, ka tā vadība pāriet vairāk tādā komandas darbā. Tādi klasiski vadītāji, kā mēs varbūt iedomājamies, es nezinu, man nav tāda laba piemēra, bet armija varbūt, jā. Kā es teicu, tā tas būs. Diez vai tas tā turpināsies. Visdrīzāk, kad cilvēks strādās komandās, un tā vadītāja vairāk loma būtu apgādāt darbinieks ar zīmuli, pildspalvu, papīru. Tas bija vecos laikos, tagad ar kaut ko citu, jeb iespējot vienkārši darīt to darbu labākajā veidā, kā viņš to var. Un droši vien uz to arī tā mācīšanās virzās, kad dot šīs iespējas mācīties, apgūt jaunas lietas. Vai tie ir kursi, mikrokursi, universitāti, labi, augstskola droši vien iedod mums fundamentālas zināšanas, bez kurām tālāk ir grūti paņemt tos mikrokursus. Bet es domāju, tas ir un tas būs komplekss pasākums jebkurā uzņēmumā. Vismaz atkarībā no lieluma. Varbūt, ja ir 3 cilvēki, tad tas ir mazliet citādāk. Jā. Paldies. Jā, jo uzņēmumam ir lielāka pieredze, jo tas darbinieku vidējais vecums, protams, viņš mazliet aug, jo tie, kas ir pirmie darbinieki, viņi joprojām tur ir, bet kas ir tas viņu iegūms vai tas, ar ko viņi ir labāki par pārējiem, viņiem ir kompetence, kuru arī jaunie kolēģi atnākot un sākot sadarboties ļoti novērtē. Es domāju, ka nav lielas problēmas ar šo. Paldies jums. Ejot tādā izskaņas fāzē, es atgādināšu, ka jūs šeit klātsošiem būs iespēja uzdot jautājumus, un mēs paņemsim tādas, varbūt ceļa tēzes, ko jūs, Signe, no šodienas mūsu stundas sarunas absolūti pasvītrotu un nestu šo ziņu tālāk, kur mēs varam balvožiem pielikt zīmītes un lidināt visu Latviju. Es domāju, ka tā viena galvenā tēde ir tā, par ko mēs šodien runājam, par to, ka zināšanas ir iespējas un par to, ka kad gribētu aicināt tik vienu uzņēmumu izmantot šo iespēju un attīstīt šo mācīšanās kultūru savā uzņēmumā
un dot saviem darbiniekiem iespēju mērķtiecīgi apgūt šīs jaunās zināšanas. Ja? Un arī darbiniekiem no savas puses tā kā pabikstīt uzņēmumu vadītāju, ja viņš jūt, ka viņam kaut kādas zināšanas ir nepieciešams, ja? Kas varētu, lai viņš varētu sasniegt labāku uzņēmumu mērķus, lai būtu produktīvāk, efektīvāk to strādāt. Es teiktu, ka mācamies visi. Paldies. Jāni, ko jūs pasītot no šodienas sarunas? Cilvēkiem nepatīk pārmaiņas. Es domāju, nekas jauns, vai ne? Bet pārmaiņas ir daudz vieglākas, kad ir izpratne. Izpratne veidojas no zināšanām. Un nav svarīgi, kurā nozarē mēs esam. Ja gribam augt, mums nepieciešams pārmaiņas. Ja gribam pārmaiņas, mums vajag jaunas zināšanas. Perfekta sakarība. Paldies. Es gribētu teikt, ka mācīšanās līkne ir paralēli karjeras līknei, un karjeras līkne tas nozīmē peļņas līkne. Vairāk mācies, būs vairāk naudas, un mēs jau drīz būsim mūsu programmētāju algas drīz būs sasniegušas Eiropas programmētāju algu līmeni, un līdz ar to viss ir paši rokās. Mācamies. Drīkst iezīmēt aptuvenus skaitļus tiem, kas varbūt skatās un nezinu? To rāmi. Darba sludinājumos redzēt. Labi. Demokrātiski. Diplomātiski tā es teikt. Aksel, noslēdam jums tāds tēze, ko jūs pasītot no šodienas mūsu sarunas. Tā nav mana tēze, bet tas jau ir vairākus gadus 10 vecs tēze. Tāds teiciens uzņēmums, kurš mācās. Tas ir tāds zināms vārdu salikums, kas sevī ietver gan to kultūras aspektu, gan tās praktiskās implementācijas, kā tas uzņēmums organizē šo mācību darbu. Un man šķiet, ka mums ir šobrīd brīnišķīgi iespēja ļaut cilvēkiem mācīties, izmantojot līdzfinansētas līdzekļus, un to vienkārši būtu grēks neizmantot, jo katrs eiro, ko mēs ieguldam, mūsu cilvēku investējam vai ieguldam, mūsu cilvēku zināšanās mums nāk atpakaļ. Jebkādā veidā. Vai labākos, kvalitatīvākos produktos, vai atpakaļ nodokļos, kas aiziet varbūt valstī, kāpēc arī valsts piedalās šajās programmās. Kāpēc tas ir izdevīgi visiem? Tāpēc, ka visi pēc tam to atdevi saņem atpakaļ. Precīzi, tieši tā. Aksel, paldies jums. Vai ir klātsošiem kāds jautājums? Izmantojot iespēju. Absolūti. Es panākšu to, ka iedošu mikrofonu. Lai mūs ir tiešai skatītāji dzird. Jā, labdien. Man drīzāk varbūt ir komentārs vai vēlējums. Man sauc Rolands Ozoliņš, IBD Consulting. Kā pasniedzējs piedalos šajā programmā. Un šodien tika iezīmēt vesela virkne objektīvu izaicinājumu, kas IT nozarei Latvijā pastāv. Jā, pirmkārt, tas ir demogrāfija. Es teiktu, tur bez 10, 20, 30 gadiem droši vien uzlabojumu nozara nejutīs. Tad ir izglītības kvalitāte tīri vidusskolu līmenī, jā, jo universitāte var izdarīt tik daudz un tik kvalitatīvi, cik, kā saka, kvalitatīvi sagatavot skolēnu no vidusskolām. Bet šobrīd, es domāju, tādā IT nozarē droši vien ir zelta laiki attiecībā uz apmācībām viennozīmīgi. Jā. Bet man liekas, tas, par ko es mudinātu domāt un uz ko skatīties, ir kā mēs varbūt ar šīm te apmācībām varam salauzt to varbūt nedaudz noslēgto sistēmu, kurā mēs esam iekšā. Jo par ko mēs runājam? Mēs runājam par cilvēkiem, mēs runājam par apmācībām, bet, manuprāt, tas, kas mums Latvijā pietrūkst, arī, ja mēs paskatāmies apkārt, teiksim, salīdzinājumā ar Igauniju, mums pietrūkst vietējo produktu. Mums pietrūkst vietējo IT produktu, uzņēmumu, kas pelna to, ka viņi ārzemēs spēj kopēt, pārdot katru nākamo produktu versiju arvien vairāk. Un es domāju, būtu labi izmantot apmācības tam, lai uzņēmumi, arī cilvēki kļūtu uzņēmīgāki. Jo tas mums ļaus salauzt šo te problēmu. Tajā brīdī, kad mums ir produkts, tajā brīdī, kad mums pieprasījums visā pasaules tirgū, mēs galā varam atvērt izstrādes centru. Kāpēc ne Igaunijā? Vai ne? Vai Indijā, vai vēl kaut kur citur. Tāpēc es domāju, tas būtu, tiešām būtu vareni redzēt, teiksim, ka Datacom, ZZ Dats, Tilde,
Kāpēc visi nekļūst par unikornu? Ne rītdien, bet teiksim pēc 10 gadiem, pēc 20 gadiem. Un to es jums noteikti novēlu, un es arī gribētu mudināt, domāt un skatīties, kā var iziet ārpus šīs slēgtās sistēmas un kā var sākt strādāt, teiksim, Eiropas tirgos, kas ir pilnīgi atvērti un pieejami. Paldies! Jā, paldies jums! Paldies! Tad es redzu, tehnoloģiskie kooperatīvi. Lielā mērogā. Paldies par vēlējumu. Jā, mēs ļoti maz pieskārāmies tam mācību saturam. Tildi strādāja ar Eiropas tirgos. Bet mēs jau nevienmēr ar to mācīšanos saprotam kaut kādas ārkārtīgi tādas vienkāršas un konkrētas lietas. Un es nezinu, droši vien, lai dabūtu certifikātu, ir vērts aizsūtīt cilvēkus mācīties, nezinu, .net. Bet tas mācības saturs, kā jūs tikko pieminējāt, viņam patiešām būtu jābūt vērstam uz to, lai tos cilvēkus bagātinātu. Nevis tikai tādā konkrētajā, varbūt programmēšanā vai apgūstot kādas programmēšanas jaunas valodas vai ko citu, bet lai viņus bagātinātu, gan būt par vadītājiem, gan būt par komandas spēlētājiem, gan domāt par to, kur uzņēmums attīstīsies, kur mēs ejam. Es domāju, katrā mācību programmā, es domāju, praktiski, ja ir jāiegūst kaut kādas specifiskas zināšanas, nezinu, mums tagad dronu segments ir populārs, ir kaut kāda jauna tehnoloģija, kur vajag kaut kādu programmēšanas detaļu iemācīties posmu. Vai tajā posmā jāmāc klāt arī šīs minētās lietas, kas ir komandas darbs no tā? Es domāju, ka it sevišķi, ja tās ir klātienes mācienas un mācības, no tā nevar izvairīties, jo tā ir komanda, kas mācās. Jā. Pie tam dažādu cilvēku komanda. Nav tā, ka tas ir tāds dabīgs blakus iegūms, bet es domāju, ka jūs vairāk domājat par to, ka mācības fokusēt uz šo konkurētspēju un cilvēkiem dot šīs zināšanas papildus. Iespējams, ka to var arī kombinēt kaut kādā mērā ar kaut kādām ļoti specifiskām zināšanām. Man tā uzreiz prātā neienāk. Nekas, paldies. Vēl kāds jautājums, komentārs? Replika? Nav? Viens jautājums varbūt no manis, runājot par mācībām, tieši, kad ja darbinieks izvēlas mācīties, vai vienmēr uzņēmumam ir jāmaksā par šīm mācībām, ko es esmu izvēlējies? Jo dažkārt ir bijuši tāds izšķiršanās, nezinu, es strādāju uz EZ datus, un es domāju, ka es gribu kaut ko mācīties, bet tas ir nesaskan ar kopējiem uzņēmumu mērķiem, ar virzienu. Kāpēc, lai man uzņēmums apmaksātu to? Iespējams, ir bijušas tās valdībā, šādas situācijas ir bijušas. Uzņēmums nemaksā visas mācības, protams. Jā, bet darbinieki, mēs citreiz par to neuzzinām. Tagad mēs uzzināsim, kad viņi būs savas stundas reģistrējuši, bet tā ir tā viņu izvēle, un mēs par to ļoti priecājamies. Un attīstības sarunās, kā teica kolēģis, mēs to uzzinām. Un labi, ka tas tā notiek. Labi, ka viņi mācās. Mācības pieaugušajiem ir ļoti izplatīta lieta, kur darbinieki ļoti aktīvi izmanto. Un arī mēs uzzinām tikai tad, kad viņi certifikātu dabūna. Jā. Cilvēki paši saprot, ka tā investīcija ir. Viņa vajadzība. Tieši tā, viņa vajadzīga, precīzi. Jā, Aksel, jūs īsti komentārs. Tikko jau minēju labu piemēru, kad uzzina par to tanīs pārunās, tanīs attīstības sarunās. Es iemācījos to, un pat neviens nav prasījis neko. Vēl viens piemērs, kad, ja cilvēks spēj izskaidrot, ko tas viņam dos, kaut arī tas nav tieši saistīts ar viņu tiešiem pienākumiem, ko tas dos viņam un uzņēmumam nākotnē, protams, ka uzņēmums labprāt par to maksās. Bet tas jau vienmēr tāds pirkšanas, pārdošanas process mums ir. Tieši tā. No turienes arī veidojās atbildi, kad mēs maksājam un kad nē. Ļoti pareizi. Man patīk uzņēmēji runāt. Jā, tā vienmēr ir dilēma, vai ne? Man tieši šobrīd e-pastā ir no darbinieka lūgums, vai mēs apmaksātu franču valodas kursus. Izcils piemērs. Tas ir dilemmas jautājums un arī iekšējās tādas filozofijas. Es droši vien piekritīšu Jānim, es pajautāšu tam cilvēkam, kā tas palīdzēs būt tev veiksmīgākam, labākam, jebkādā veidā. Šīs konkrētais cilvēks strādā ar ārvalstu tirgiem, ar ārvalstu tirgiem.
Sapratu? Jā, līdz ar to iespējams, ka tas pamatojums būs ļoti racionāls. Bet tā vienmēr ir uzņēmumā dilema. Ko uzņēmums apmaksā un kādā veidā? Jā. Tas ir sarežģīts jautājums. Mēs cenšamies pēc iespējas nākt pretī cilvēkiem. Izmantojam arī šos mācības pieaugušajiem. Jā, arī tos. Bet tas var vienmēr paskatīties arī uz šo jautājumu mazliet citādāk. Ja šīs mācības motivē darbinieku darīt veiksmīgāk savu darbu, tad kāpēc ne? Jā. Bet jebkurā tas ir pēc būtības vienmēr individuāls lēmums katrā situācijā. Izņemot, ja tas ir tieši saskatāms, jā, okay. Tad tur jautājumu nav. Noslēdzam ar pēdējo jautājumu, cik lūkšu jums atbildēt par to, ko arī LTRK un LDDK nemaldos mēnešu pauda, ka arī valstī vajadzētu nākt pretī ar atvieglojumiem uzņēmumiem, kas ir gatavi investēt savos darbiniekos, mēs runājam par augstāku izglītību, ka paralēli apmaksā studijas, no kurām netiek reiķināts papildus nodoklis. Ko tas mainītu globāli mums tajā investīciju vidē, kas saucās izglītības investīcija? Tas ir viens no tādiem jautājumiem, ko mēs arī no liktas puses esam virzījuši un runājuši ar finanšu ministru un arī citiem ministriem, kad mums ir tā absurdā situācija, kad mēs varam apmaksāt darbiniekam jebkurus kursus, bet mēs nevaram apmaksāt augstāko izglītību. Ja? Un, ja mums, jo tad mums nāk virsū visi iespējamie nodokļi. Ja? Un kaut kādā, tas nenozīmē to, ka kāds pabeidz vidusskolu, iestājās darbā un tagad, apmaksā man bakalaura grādu, bet var būt arī tāda situācija. Ja? Bet, teiksim, ir kaut kāda situācija, kad tam darbiniekam būtu jēgpilni no uzņēmuma viedokļa, ka viņš iegūtu vēl kādu papildus maģistra grādu, vai varbūt kādu bakalaura grādu papildus tam, kas viņam jau ir. Ja? Un pašlaik tas viss uzņēmumam ir dārgi. Ja? Un tā ir tiešām tā lieta, kur es ceru, ka tad, kad būs jaunā valdība, mēs arī kopā ar LDDK, LTRK mēģināsim risināt šo jautājumu. Ja? Jo tas būs labi, tas būs labi visiem. Jā, es ļoti ceru, ka ieraudzīšu šo te visu. Es arī ļoti. Absolūti. Es vēlos jums pateikties katram par dalību, ka atradāt vērtīgāko resursu, kas mums ir laiku, lai būtu šeit un dalītos. Dāmas un kungi, mūsu panelī piedalījās Latvijas Informācijas un tehnoloģiju asociācijas prezidents Signe Bāliņa. Signe, liels paldies jums! Paldies! Tāpat arī Datakom valdes loceklis Jānis Čupriks. Jāni, paldies jums! ZZ Dats administrācijas un personāla vadītāja Iveta Kažamaka. Iveta, paldies jums. Un arī Tilde, personāla direktors Aksels Minders. Aksel, paldies jums. Paldies. Visi tie, kas mums seko līdz tiešraidē, paldies. Neciet šo te vēstu tālāk, zināšanas vairo iespējas. Ir pieejams finansējums, kā minēja arī Signe, līdz šī gada izskaņai līdz 70%. Sīkāka informācija vai no IT klasterī ir divas mājaslapas arī www.itbaltika.com un www.likta.lv. Ieskatieties, ļoti iespējams noderēs, jo neapšaubām jāmācās būs. Negribās baidīt, ka nemācīsies, izskatīsiet no tirgus, jo kāds varbūt saka, man pietiek ar mazumiņu. Ja? Es te čubinos un tā tālāk. Tāda arī būs. Bet, ja mēs gribam iet uz priekšu, tad ir jādara. Paldies visiem klātsošiem, ka atnācāt. Sirsnīgs paldies. Uz tikšanos nākamajā reizē. Visu labi!